Šodien noskaidrosim jaunākās tendences skleroterapijā, atbildēsim arī uz jūsu jautājumiem. Un to visu palīdzēs man izdarīt fleboloģe dr. Sandra Prāve. Labdien! Labdien! Kad mēs runājam par sklerozi, vismaz saistībā ar asinsvadiem, tas mums neievieš tādas pārāk labi emocijas. Tas ir nepatīkami. Un tas ir tāds novecošanās process, kas principā ir neizbēgams, bet tam nav nekāda sakara ar skleroterapiju. Skleroterapija tas ir mērķiecīgs bojātā vēnes posma likvidācija, ievadot speciālu ķīmisku vielu. Tā saucamā ķīmiskā vēnes ablācija. Tad mēs ievadam medikamentu bojātajā vēnes posmā, kas iepriekš ir diagnosticēts ultraskaņas dupleksa diagnostikā. Un šis medikaments rada vēnes iekšējā slānīša brūci, vēna saraujas, jeb spazmējas un pakāpeniski pārveidojas par saistaldiem. Ja mēs paskatāmies, kā iedarbojas šis sklerozants šķīduma formā, tad mēs redzam, ka smaguma spēka iedarbībā, ja cilvēks guļ, un tas ir vēnes šķērsgriezums, tas šķidrums nogulsnējas apakšējā slānītī, jo viņš kontaktējas tikai ar daļu vēnes sieniņas. Ja? Un līdz ar to tas bojājums, ko šis medikaments rada, nav cirkulārs, viņš neaptver visas vēnes sieniņu. Un šeit mēs redzam, kā izskatās, ja mēs ielaižam vēnā putas. Ja? Tad viņas saskarās ar cirkulāri ar visām vēnes sieniņām, un līdz ar to tā iedarbība ir daudz labāka, ir vajadzīgs mazākas koncentrācijas šķīdums, mazāk šī medikamentu deva, un efekts ir daudz, daudz labāks. Šeit mēs redzam to, kā šī šķidrā viela izskatās, kad viņi ielaiž asinsvadā. Ja? Tad viņi atšķaidās asins straumē, un tikai 10% šīs aktīvās vielas kontaktējas ar vēnes iekšējo slāni. Un šeit var redzēt to, kā izskatās, ka mēs ievadam putas vēnā. Ja? Tad 100% kontakts ir ar vēnes iekšējo slānīti. Tātad šī metode tiek pielietota arī saistībā ar sonogrāfiju? Tās ir tās divas revolucionārās lietas, kas principā skleroterapiju ieveda pilnīgi jaunā gultnē. Pirmais bija tas, kad vairāk sāk izmantot dupleksa sonoskopiju gan diagnostikā, gan arī veicot šīs te procedūras. Un otrs ir tas, ka mēs varējām pielietot šo te medikamentu putu formā. Divi vaļi, uz kuriem balstās revolūcija skleroterapijā. Ja mēs kādreiz veicām šīs te injekcijas pirms 2000. Gada, kad Latvijā vēl nebija attīstījušās šīs te dupleksa diagnostikas metodas un nebija tādas tehnoloģijas ieviesušās, tad principā mēs strādājām uz to, ko mēs redzam. Ja? Mēs redzam varikozu vēnu, labi, mēs viņu ārstējam, bet mēs nezinājām, kur tā problēma. Tad tagad bez kvalitatīvas ultrasonoskopijas diagnostikas mēs vispār nesākam ārstēšanu. Ultrasonoskopijas kontrolē mēs varam veikt punkcijas tādās vēnās, kuras mēs ar aci pat neredzam, bet mēs zinām, ka šis te vēnes segments ir bojāts, ka viņš nepilda savu darbu. Un ka cēlonis visam tam, kas, teiksim, pacientam ir traucējoši, ir taisni šajā vēnes posmiņā. Tad mēs varam neredzot ar aci, bet skatoties monitorā, iedurt šo te punkcijas adatu, ievadīt katēteru un ievadīt tās putas tieši tur, kur mums tas ir nepieciešams. Pie tam injekcijas laikā kontrolēt, kā šī vēne saraujas, cik liels vēnes segments ir ar šīm putām apstrādāt. Šobrīd, kad mēs varam veikt putu skleroterapiju ultrasonogrāfijas kontrolē, tā ir izveidojusies par pilnīgi patstāvīgu terapijas metodi, kur ir principā konkurētspējīga arī ar ķirurģiskām vēnu ārstēšanas metodēm. Un tās patoloģijas, kur agrāk noteikti bija vajadzīga ķirurģiska iejaukšanās, mēs pat labāk varam ārstēt ar putu skleroterapijas sonoskopijas kontroli, tādu kā atsevišķu zaru varikozi, neovarikozi pēc agrāk veiktām vēnu operācijām, atsevišķu zaru skleroterapiju pēc veiktas lāzera operācijas labāk kosmētiskā rezultāta sasniegšanai, pēdas tīklojumu likvidēšanu, kas var spontāni asiņot, un daudz citas lietas, kur agrāk patiesi bez ķirurģiskas ārstēšanas mēs nevarējām panākt labu rezultātu. Mūsu rīcībā ir arī daži mūsu skatītāju stāsti. Piemēram, Anita mums raksta, ka viņas mammai pirms 20 gadiem veica varikozo vēnu skleroterapiju. Aptuveni 5 gadus rezultāts ir bijis labs, bet pēc kāda laika atkal parādījās vēnes no jauna. Vai, piemēram, ar jūsu pieminēto metodu arī rezultāts varētu būt līdzīgs? Tas ir stāsts, ko ļoti bieži uzdod pacientu kabinetā. Jo tie sliktie nostāsti vēl joprojām klejo. Un, protams, ka to laust ir ārkārtīgi grūti. Bet tas ir tas, kad agrāk ir veikta šī skleroterapija, neveicot iepriekš ultraskaņas diagnostiku un pielietot šo šķīdumu metodi.
tad ir tas, ka patiešām mēs varējām apstrādāt to vēnu tikai daļēji panākot to kontaktu ar vēnes sieniņu. Un bija tendence, ka veidojās tā saucamā rekanalizācija. Bija tādas lietas. Bet tagad, kad ir šīs diagnostikas metodas, kad mēs varam ar aci skatīties monitorā, ko tad mēs darām, tad šādas rekanalizācijas pārsvarā es neesmu novērojis. Mēs tagad vairāk runājam par tādām nopietnām saslimšanām, vai ne? Bet ļoti daudzas sievietes uztrauc tieši tas kosmētiskais neglītais efekts, ka tāds zilu vēnu tīklojums uz kājām. Vai arī to varētu likvidēt ar šo metodi? Principā skleroterapija jau izsenis ir tieši šādu patoloģiju vadošā terapijas metode, ja, lai likvidētu tieši tādu sīku asinsvadu tīklojumu. Bet es gribētu pieminēt, ka skleroterapija ir arī tādos gadījumos, kad ir veidojusies neovarikoze pēc jau veiktas vēnu operācijas, ja kad ir ļoti izlocīti un ļoti daudz zari kājā izveidojušies, tad šī ir izvēles metode, lai varētu šādu varikozes formu ārstēt, atsevišķu zaru terapiju. Tad, kad veidojas ļoti izteikts varikozo vēnu tīklojums uz pēdām, kas draud ar spontānu asiņošanu, tad šī metode ir izvēles metode. Un tad, protams, tas, par ko mēs tagad runājām, šis neglītais zilais zirneklis uz kājām, kas ļoti daudziem traucē tīri kosmētiski. Jā, tā ir izvēles metode, bet obligāti pirms tam veicot ultraskaņas izmeklēšanu visai venozai sistēmai. Un tad, kad mēs esam noskaidrojuši, ka centrālā stumbra vēna ir vesela, bet ir tikai šis ādas vēnu tīklojums, tad mēs veicam tikai skleroterapijas procedūras ar ļoti labiem panākumiem. Ja tomēr tas cēlonis ir kaut kādā lielākā zarā vai centrālajā stumbrvēnā, mēs sākam šo ārstēšanu ar to, ka mēs ārstējam šo medicīnisko problēmu, un tad mēs sākam ar sīko kapilāru terapiju. Tas ir ārkārtīgi vienkāršs process. Ja pacients šeit ir pirms terapijas, un tas ir tūlītās pēc skleroterapijas un pat injekcijas laikā, var redzēt, kā ir sarāvušies, spazmējušies tie asinsvadiņi, ar kuriem mēs strādājam. Pēc šīs terapijas vai ir kādi ierobežojumi pacientam? Procedūra aizņem principā 20 minūtes līdz pusstundai. Sāpju praktiski nekādu nav. Vienīgais ierobežojums pacientam ir tas, ka viņam ir jānēsā kompresijas zeķes, kuras radot spiedienu uz apkārtējiem audiem, mazinās iekaisuma reakciju, mazinās tendenci veidoties pigmentācijai pa sklerotizēto vēnu gaitu. Man bija interesanti to visu dzirdēt. Es ceru, ka arī mūsu skatītājiem paldies jums par sarunu.